Sveiki, mani sauc Viktors. Šajā video mēs mācāmies veidot mūsu weblapu. Ir dažas lietas no iepriekšējā video, ko vajadzētu izlabot. Un tā, pirmais ir tās, kā atkāpes, ja mēs skatāmies oriģinālu, tad atkāpes nav 20 pikseli, ir 10 pikseli, un jaunumi atrodas apmēram vienā līmenī ar saturu. Tad to arī šobrīd vajag izlabot. Atveram mūsu failu. Atveram teksta redaktoru. Un pirmais tas būs teksts. Atveru stilu tabulu failu. Un ir tāda lieta, kā mums padding 20 pikseli neder. Ir vajadzīgs, lai paddings. Tad padding būs mums padding left 10 pikseli, padding right 10 pikseli, padding top, lai paliek 20 pikseli, un padding bottom arī 20 pikseli. Protams, to var arī pierakstīt viena teiciena, piemēram, padding, semikolons, un tad, piemēram, tur 10, 10, 20, 20. Bet man kaut kā vieglāk tā orientēties, jo tad es droši zinu, kurai malē es atkāpi uzliku. Un, protams, ja mēs tur samainījam, tad ieteicams te samainīt uz 530. Ja mēs saglabājam, apskatīsimies, kāds ir rezultāts. Viss ir ok. Ir tā, kā... Un tagad atlika to jaunumi pārlikt uz augšu. Lai to izdarītu, protams, ka mums vajag tekstā atrast, kur atrodas jaunumi, tas teksts. Un viņš ir tabulas laukā ar klasi left cont. To arī atradīsim mums left cont. Un te vienkārši pierakstīsim vertical align top. Tas nozīmē, ka saturs tabulas laukas sākās no pašas augšas. Saglabājam, atjaunojam. Rekur viss, kā smuki izskatās. Protams, ka mēs vēl ar to CSS tabulu strādāsim, bet tas jau būs pašās beigās, kad mēs izveidosim visu, lai ļoti labi izskatītos. Tālāk. Ja mēs atveram oriģinālu, šobrīd veidosim lapu kontakti. Tad mums ir te lapa kontakti, te ir jau teksts. Un tā, mums būs nepieciešama tagad lapa kontakti. To arī izveidosim. Atveram mapi, kur atrodas mūsu faili. Un vienkārši nokopējam indeksu failu. Un nosaucam to par kontakt.htm. Tagad mūsu faila kontakt.htm mēs atveram teksta editorā. Redziet, te ir tas tekst content. Pateikšu tādu lietu, ka jūs jau no iepriekšējā video redzējāt, ka var nokopēt materiālu un to noformatēt. Tāpēc šito lietu es neatkārtošu. Es jau to esmu izveidojis vienā failā, kur mums ir viss sadalīts par rindkopām. Es jau izdomāju, ka būs nepieciešama rindkopas klase. Tur, kur mums ir ar lieliem burtiem, tur mums ir TGB un aizverošais B. Pārējie, rekur BR uz nākošo rindu. Apmēram viss līdzīgi. Ja jūs skatieties iepriekšējo failu, tad jums nebūtu sarežģītība saprast, kas te ir izveidots. Un mēs atveram mūsu failu kontakt. Atveram failu kontakt.htm. Te mums ir text contents. Šito lietu mēs varam mierīgi izdzēst, jo tas mums atrodas indeks failā. Tikai neizdzēšam div aizverošo, lai div un div paliek.
jo tur mums ir savs formatējums stila tabulā. Un tā, es tagad visu šito nokopēšu uz failu kontakt.htm, iekopēju, saglabāju, tagad ejam uz mūsu direktoriju un atveram kontakt.htm failu un skatāmies, kas ir sanācis. Pagaidām indeksu failu aizversim, jo tur viss pagaidām ok. Un tā. Ja tad skatīties oriģināli, tad redziet, te visi burti ir ar italiku. Tas nozīmē slīpraksts. Un, piemēram, te ir e-mailu izmērs atšķiras. Tad, ko es gribētu vēl te pateikt, kā vajag. Tā kā atceraties, mums ir klasa konta, bet stila tabulā tā nav. Tad es te izveidošu rindkopu ar klasi kont. Un tur ierakstīšu iekšā font style italic un margin bottom 10 pikseli. Kāpēc? Jo te mums, redziet, ir tās atkāpes. Būtībā mums arī te ir tās atkāpes, tas pat nav nepieciešams. Jo te mums ir virs sadalīts par rindkopām. Jā. Tad to arī nerakstīsim, lai paliek tā font style italic. Saglabājam. Atjaunojam mūsu failu. Un nekas nav mainījies. Pamēģināsim pierakstīt obliku. Saglabājam. Nekas nav mainījies. Nu jā, sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka te nevis klasa, bet kont. Un te pamēģināsim sākumā italic. Redziet, ka var viegli kļūdīties un pēc tam domāt, kāpēc. Nu, ir. Ja mēs skatāmies oriģinālu, tad apmēram mums ir tā kā oriģinālā. Un šajā video vēl mans mērķis jums ir izstāstīt par tādu lietu, kā piemēram eksportiem. Redziet, te ir fonta izmērs mazāks nekā visur citur. Un to var arī realizēt. Tad kas ir nepieciešams? Un pirmkārt, e-mailī arī mums nav. Nu jā, to arī vajag izdarīt. Tad kontakt. Mēs skatāmies, kur mums ir e-pasts. Un kur mums ir e-pasts, mēs pierakstam href mail to aizveram. Iekopējam to, lai to tas un aizveram mūsu linku. Es izdarīšu tā, lai būtu tas ātrāk, tad es to nokopēju un vienkārši tur vienkārši samainīšu Alex un Alex. Tālāk. Te mums ir Vadims. Tad arī jābūt Vadims. Tā.
Tālāk skatāmies Laura. Tālāk es tos nerediģēšu, jo mums nav nepieciešams, lai tur viss ideāli strādātu. Vienīgais, kas ir nepieciešams, lai tomēr tur tie linki būtu. Tā. Saglabājam. Atjaunojam mūsu failu. Rekar smuki. Un ja ir virsū, tad parādās links mail to, tā ka viss strādā. Un te par interesantu lietu, ko šajā video es izstāstīšu, tas ir, piemēram, eksporta importa daļa ir mazākā fontā nekā, piemēram, vispārējais. To var realizēt. Ir tāds teksts span. Mēs ejam uz stilu tabulu. Un pat var pierakstīt tā, class small. Un pierakstam font size 12 pikseli. Pārējo mums nevajag. Tā ir tā lieta tāda interesanta, kā jums viss ir noformēts vienā stilā, tad kaut kādu atsevišķu elementu ir nepieciešams noformēt citādāk. Tad, ja mēs skatāmies oriģinālu, te ir eksporta importa daļa. Tad meklējam eksporta importa daļu. Rekur eksporta importa daļa. Un kas tā nepieciešams? Pierakstam span ar class small. Un te arī aizveram to spanu. Tagad saglabājam, skatāmies stilu small un te ir small. Ir kā visam vajadzētu normāli kādīties. Tur te ir mums eksporta importa daļa. Mēs to atjaunojam. Un redziet, visas rindkopas, viss ir noformēts vienā stilā, bet kaut kāds atsevišķs elements noformēts tā, kā mums vajag. Ko mēs varam vēl izdarīt? Piemēram, tā ir klases span, small, pierakstīt, piemēram, background color, grey. Lai vienkārši to izceltu, jo saprastu, ka var ļoti visu kaut ko piemērot. Pilnām. Rekur, tagad jūs redzēt. Tā, šitā kursa video mērķis ir izpildīts. Un nākošajā video mēs jau vairāk virzīsimies uz priekšu uz to failu struktūru. Uz šito video paldies par uzmanību.